Liena, paldies, ka tu atnāci pie manis un atsaucies manam aicinājumam. Šeit nav vieta pieticībai, bet tas saraksts ir tik garš, ja? Protams, daudzi tevi zina, kā Bērnu slimības fonda tu vadi viņu, vai ne? Un tad no 18. gada tu esi arī Bērnu pusauģu resursu centra valdes priekšsēdētāja. Taisnība. Es saņēmusi arī 3 zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijā. Taisnība. Un kas man liekas arī ir vērts, lai tev pieminēt, tev ir 4 bērni. Jā. Un šogad jūs svinat 21 gadu kāzu jubileju. Jā, tas nestandarta gandrīz gadījums Latvijā vai vispār pasaulē, ka ir 1 vīrs un 4 kopīgi bērni. Jā, tā mums ir. Un man liekas, ka katrs no tiem punktiem, ko es pieminēju, viņi ir vienlīdz tādi, kā lai saka, varētu vispār apstāties pie viena, un tas jau būtu milzīgs sasniegums, bet tev ir vesels saraksts. Man liekas, ka ļoti iespējīgi. Es parasti savas viešņas piesaku arī parādu, kā mums ceļi ir krustojušies, kā mēs esam iepazinušies. Un mums interesanti, ka mēs parasti esam tikušās tādā svētku noskaņā, jo mūsu kopīgi draudzene Elīna. Jā, paldies, Elīna. Jā, paldies, Elīna. Un Elīna ir viena no tajām retajām manām paziņu lokā, kas aizvien vēl svētkus svin. Jā. Un viņa pulcē visus savus draugus un paziņas un dod iespēju visdažādākajiem cilvēkiem savstarpēji iepazīties. Tur viņai tiešām ir talants. Jā, nākamā intervija ir Elīna. Jā, nākamā intervija ir Elīna. Lai es galīgi neapjuktu visās tēmās un man nebūtu tāds haoss, es vienmēr sadalītu kā 3 nodaļas. Pirmā nodaļa ir par darbu, otra ir par ģimeni un trešā ir par tevi un par sievišķību. Jo pārsvarā man klausītājs ir sievietes, un tad tas tā arī ir gana svarīga tāda tēma, jā. Un sāksim ar darbu. Sāksim darba dienu šodien. Ļoti daudzi tevi zina tieši tādā kā tajā labdarības sadaļā, bet kas bija pirms tam? Ko tu darīji pirms tam? Tas bija tik sen. Bērnu slimnīcas fondu es vadu 16 gadus. Jā. Gandrīz 17 jau. Tātad, kas bija pirms 17 gadiem? Ko es darīju? Es kādu laiku strādāju Saeimā, jo es pabeidzu politikas zinātni. Man kādreiz likās, ka es būšu politiķi. Es iešu politikā. Tad es strādāju Latvijas Krājbankā, un tur es iepazinos ar vīru. Un tad es nestrādāju, jo mums piedzima pirmais puika, Gustavs. Un tad arī bija tas laiks, kad man liekas, vispār es galīgi neesmu izņēmusi šajā ziņā, kad sievietes pēc bērnu ienākšanas pasaulē sāk tā kā pārskatīt, vai atgriezties tajā darba vietā, kur tu biji līdz šim, vai tomēr domāt un skatīties kaut ko jaunu. Un man bija diezgan skaidrs, ka es skatīšos kaut ko jaunu, domāšanu, un labdarība man vienmēr bija interesējusi tādā nozīmē, ka ir bijis tas iekšējais aicinājums vai tā sajūta, ka tu gribi kaut ko izdarīt tādu jauku kādam, ja ir iespēja, un tur jau bērnībā mums tur bija savi pasākumi, draudzenes atceros, tādi, ko varētu šodien saukt par labdarību, varbūt, bet toreiz, kā bērns vienkārši tāds iniciatīvas, un tad arī Saeimas laikā, tas atceros, mums bija tādi ļoti forši sirsnīgi projekti saistībā ar bērnamiem, un tad vienkārši kaut kā tā kā dzīvē mēdz gadīties tādas nejaušas sakritības un bērnu slimnīca. Bet, jā, līdz ar to neko tā daudz un dikti savā dzīvē pirms šiem 17 gadiem es nemaz nepagūvu padarīt. Un pastāstīja, tad, kad tu biji dekrētā, tev jau bija tādas pārdomas par to, ka ko dzīvē mainīt, tāda revolūcija, varētu to labdarību, un kā tu izvēlējies, ka tu ieguldīsi sevi un veltīsi savu enerģiju tieši bērniem? Tas man bija, par bērniem bija diezgan skaidrs, jo mēs ar vīru arī atbalstījām bērnu slimnīcu finansiāli jau pirms es sāku strādāt, un arī tad, kad tu pats esi kā ziedotājs, skaidrs, ka to vajadzību ļoti daudz, man liekas, ir
tā labi, ka tu sev pats vari noformulēt, kas tad tev liekas tāda svarīga lieta, un droši vien cilvēki tā arī dara. Dažiem tas ir tāda emocionāla lieta, ka tu gribi noziedot kādam, bet ja tu gribi tā sistemātiski kaut ko atbalstīt, tad jau droši vien ir kaut kas jāizvēlās, un kāds atbalsta mākslu, kāds atbalsta dzīvniekus, kāds atbalsta bērnus un bērnu veselību. Mums bija diezgan skaidrs, ka tā būs bērnu slimnīca un bērnu veselība, jo bērnu slimnīca Latvijā ir tikai viena joprojām. Gan toreiz bija, gan tagad ir tikai viena. Un tad likās, ka tas ieguldījums bērnu slimnīcā ir kaut kas tāds pamatīgs uz nākotni un vērtīgs, ņemot vērā, ka tur bērni no visas Latvijas, kuriem ir tādas tiešām nopietnas veselības problēmas, tad viņi nokļūst bērnu slimnīcā. Tu minēji, ka jums kopā ar vīru bija tā kopīgs lēmums. Jā, tas bija tāds kopīgs lēmums, kā jauna ģimene, mums ir jauna ģimene, un bija arī tās finansiālās iespējas, un tad tas bija tāds pats par sevi saprotam lieta, ka kaut kas būtu jāatbalsta, un tad tā bērnu slimnīca. Tu zini, man ir tikai dažiem daļai skaidrs, kas tad īsti ir tas, ko tu dari un kāda ir tava ikdiena. Es zinu tikai, ka tu esi vienmēr skrējienā un ļoti aizņemta. Tas diemžēl tā ir, jo es varbūt es no vienas puses lepojos ar savām organizatoriskām spējām, no otras puses vienmēr esmu neapmierināta ar savām organizatoriskām spējām, jo vienalga es kaut kā pamanos kaut ko kavēt vai kaut ko nepaspēt, neizdarīt līdz galam un tā, bet ikdiena ir ļoti dažāda, un es domāju, ka tas ir arī tāds plus, jo tu visu laiku pārslēdzies no dažādām lietām. Tur ir tādas administratīvas lietas, tad ir visādas finanšu plānošanas lietas, tad ir, protams, piedalīšanās lietas, organizēšanas lietas, ļoti tāds daudzpusīgs profils, un arī, kad nāk kolēģis bērnu slimnīcā sāk strādāt slimnīcas fondā, tad vienmēr ir tas, cik tas cilvēks ir gatavs, cik viņš ir fleksibls, elastīgs tādā ziņā, ka būs jāpārslēdzas no dažādām lomām, jo tas nav tāds liels uzņēmums, kur mums ir tāds departaments, šitāds departaments, un katrs dara tikai to savu lietu. Mēs visas esam tādas, kas dara to, ko vajag darīt tajā brīdī, ja? Un tas var būt sākot no, tiešām kāds bērns, kuram steidzam vajag organizēt palīdzību, pieņemsim ārpus Latvijas, tad, protams, tie ir individuālie bērni, tās ir sarunas ar vecākiem, tās ir sarunas ar žurnālistiem, piemēram, skaidrojot vai organizējot kādu labdarības kampaņu. Tās ir plānošanas lietas saistībā ar kaut kādiem trūkumiem veselības aprūpes sistēmā. Piemēram, tagad nepilngadīgām grūtniecēm mēs jau 3 gadus cenšamies visus pārliecināt valstī un izstrādāt programmas un iegūt ārvalstu pieredzi, ka mēs neatbalstam mūsu nepilngadīgās meitenes, kuras kļūst par māmiņām. Un arī līdz ar to neatbalstam pietiekam šos jaundzimušos bērnus. Piemēram, šāds. Ja? Tas arī ir bērnu slimnīcas fonda šobrīd darbiņš. Un tad, līdz pat bērnu pusauģu resursu centru mēs izveidojam, kā bērnu slimnīcas fonds, redzot, ka tur nav palīdzības. Un tad tā ir dalība, mums ir Eņģeļi par Latviju akcija, tad ir, labdarības basketbola spēles, un tad tu skrieni no viens Ukrainas bērnus. Vakardien mēs pavadījām, viņi aizbrauc atpakaļ uz Ukrainu un nodzīvoja pie mums 10 dienas, visādīgi atbalstījām, viņus sniedzām psiholoģisko palīdzību viņiem, mamām. Jo kopš 2022. gada arī Ukrainas bērni ir tā mūsu rūpe un cenšamies kaut ko viņiem palīdzēt. Līdz ar to ļoti dažāds un daudzpusīgs, un tāpēc visu laiku ir tā sajūta, ka tu centies visu paspēt, jo to trūkumu un to darāmu lietu ir ļoti daudz. Un, protams, ka tā cilvēciskā vēlme ir izdarīt pēc iespējas vairāk. Tad tu vienā brīdī atduries pret sienu, un saproti, labi, tagad višķiņi jāpiebredzē. Vienkārši vairs nav tā resursa un vienkārši nav laika piešiem. Par cik tu esi vadītāja, sanāk, ka tu veido visu to strateģisko plānu, ko jūs varat paspēt, un tad droši vien kaut kāda mainīgā daļa, kur jūs iekļaujat tādus ārkārtas gadījumus. Jā. Tā ir, mums ir kaut kāds plāns, gada plāns, ko mēs redzam, kas ir mūsu tās pastāvīgās vajadzības, kas ir tiešām individuāli bērnu atbalsts Eņģeļi par Latviju akcijas ietvaros. Tad ir, protams, viss slimnīcu mēs runājam, ka slimnīcā ir aktuāli, vai mēs kaut ko slimnīcā ceļam jaunu, un tur kaut kādas mēbeles vajadzēs vai briedi izveidot, pieņemsim pie bērnu slimnīcas, vai kaut kādas citas tādas lietas, kas bērniem ļaus slimnīcā justies labāk. Ja? Tad mums ir vecāku māte, protams, arī katru gadu tā ir vieta, ko mēs par ziedojumiem uzturam, tātad mums ir
man ir jāatnes naudu mājās, tā teikt, un jāpild arī šī loma, lai piesaistītu, un lai būtu tas finansējums, par ko to palīdzību nodrošināt. Līdzīgi tagad arī ar Ukrainas bērniem. Mēs tagad vakar laikam noslēdzās labdarības akcija. Ceram, ka būs bijusi tā atsaucība, lai mēs decembrī mums būs vēl viena nometne, lai tad nākamgad. Un tad ir tās visas lietas, kas vienkārši uzkrīt uz galvas. Kur tu saproti, ka tu to nebija plānojis, bet tu arī saproti, ka tu neko tas vienkārši ir jādara. Un tad kaut kā tu tenī brīdī pārkārtojies. Droši vien kā arī citos darbos tā ir, ja? Vienkārši varbūt tā specifika nedaudz cita, jo, protams, tad, kad ir, piemēram, bērni, kuriem ir kaut kādas akūtas situācijas, skaidrs, ka tad tu visu noliec malā un tad tu risini to situāciju. Un to mēs ar kolēģiem vienmēr esam arī izrunājuši, lai vai kas, tas individuālais cilvēks, tā ir mūsu prioritāte. Tas bērns, viņa mamma, un ja mammai vajag runāt, stundu pa telefonu, vai satikties klātienē, tad tā ir mūsu prioritāte. Un kā ir ar grieztiem? Pastāsti par to ikdienu, kā tev ir sajūta, ka tu jūtas, lai grieztus, ar tev sajūta, ka tu vari, tev grieztu nav limiti, tu vari, cik tu darīsi, tik izdarīsi. Kādā sajūtās tu dzīvo savā darbā? Man patīk, tā ka tu teici tā sajūta, tu darīsi, cik tu izdarīsi, un tas ir arī droši vien mans tas iekšējais tāds, es visu laiku, tāda rīktīgi darītāja. Man arī patīk darīt, patīk tā sajūta, ka tu vari izdarīt, un tu vari kaut ko izmainīt, ja? Bet, ik pa laikam tu vienkārši atduries ar to galvījos griestos, jo, skaidrs, ka par ziedotājiem līdzekļiem tu vari kaut ko izdarīt, bet tu nevari, līdz kaut kādam līmenim tu to var izdarīt, un ja tur nesako valsts iesaistīšanās, piemēram, vai valsts atbalsts, tad tu tur paliec, un tad tu mēģini slēgt tos griestus pacelt. Dažreiz tas sanāk ātrāk, dažreiz tas sanāk ilgāk, dažreiz varbūt nesanāk nemaz. Jā. Bet tie iesteikti tur tie griesti, cik tu vienkārši fiziski kā viena nevalstiska organizācija pietiekami maziņa, var izdarīt valsts līmenī, jo tas mērķis vienmēr ir bijis nevis tiešām tikai aizlāpīt kaut kādus caurumus, bet izveidot tādu sistēmu bērniem, lai viņiem nav katru reizi jāpaļaujās vai jāmeklē, kur tad mēs to palīdzību dabūsim. Ja ir slims bērns un viņam vajag palīdzību, tad vajadzētu būt, ka tur ir sistēma, kā tas vecāks, kur viņš visu saprot, kur viņam ir viegli orientēties, kur uzreiz tas viss ir, tas ir vienmēr bijis mērķis, un tur ar tiem griestiem tā kā sanāk, tik cik arī, tā praktiskā puse, kur ir vajadzīga tā sadarbība ar valstu, un cik tas ir iespējams tajā brīdī. Un kā ir ar naudu vispār kopumā? Mums vispār, cik es manā burbulī, cik es esmu dzirdējusi sevišķi no sievietēm, ka nauda ir tādas attiecības, bet ikdienā tie tavi griezti ir nauda, un tev jāiet un jāprasa tur un vēl kaut kur, un jāiet vairākas reizes pie viena cilvēka vai viens uzņēmuma prasīt. Un kā tu jūties ar to? Dažādi, ja godīgi runājot, es vienmēr saku, jūtos labi, bet skaidrs, tas ir mans darbs vienkārši, bet, protams, ka tās situācijas ir dažādas, un ir kaut kur, piemēram, par bērniem, individuāliem bērniem, kuriem gadu no gada vajag palīdzību. Īstenībā viņiem katru gadu vajag vienu to pašu, un valsts nemaksā to, vai ne? Un man ir katru reizi jāsaka, lūdzu, iedodiet, un es saprotu, tas tiem pašiem bērniem, es jau jums pagājuši, kad lūdzu tiem pašiem bērniem, bet tāda ir tā realitāte, ka viņiem vajag arī šogad, un viņiem vajadzēs arī nākamgad, un vajadzēs, arī, diemžēl, tad, ka viņiem jau būs tie 18 gadi palikuši, kad neviens vairs viņiem negribēs palīdzēt. Tāda vienkārši ir arī tai labdarībai. Mēs redzam, ka uz bērniem cilvēki ir atsaucīgi, un tāpēc mēs cenšamies maksimāli tajos bērnus ieguldīt, saprotot, kad pienāks tie 18 gadi, un būs daudz grūtāk to palīdzību piesaistīt gan vecākiem, gan arī tām organizācijām, kas palīdz. Bet, un tad ir tāds sajūta, kā man to vajadzētu, kad es eju un lūdzu visu laiku, kad lūdzu, tas varbūt ir tāds vārds, es jau vienmēr paskaidroju un pastāstu to reālo situāciju. Mēs jau vienmēr arī, ja paskatās mūsu Facebook lapu vai mājaslapu, tur tik daudz informāciju mēs liekam atpakaļ, lai cilvēki redzētu un uzņēmumi redzētu, kur tā nauda ir aizgājusi un cik milzīgi vērtīgi ir bijusi tā palīdzība. Bet, dažreiz ir vieglāk, dažreiz ir jau tu pats jūti, ka tev jau tā kā tiem cilvēkiem atkal iet un prasīt tām pašām lietām. Bet, tā dzīve ir tāda, un tas bērns nevar sev paprasīt. Vecākiem arī tas ir ārkārtīgi grūti,
Un tad vienkārši saņemies un prasi. Un te jau es uzreiz iedomājos, tagad empātiski iejūtoties tavā darbā, es saprotu, ka tur ir jāprūpēs ne tikai par bērnu, bet par vecāku un par vecāka emocionālo kaut kādu stāvokli un par viņu iespējām. Vēl beigās viņi droši vien arī ir visādi sarežģījumi. Ne tikai pārdzīvot par bērnu, bet kā viņam pārējā, tur varbūt 3 bērni vēl mājās. Tieši tā, un tādas situācijas ir tik daudz, un tāpēc tiešām forši, ka tāds fonds ir, jo nevar valsts vienmēr visu paredzēt. Ja? Tas ir tik ļoti individuāli. Mums tiešām ir bijuši vecāki, kuriem ir tie bērni laukos, mājās, viņiem nav kas pieskat, viņiem nav tādas atbalsta sistēmas. Un tad tu domā, labi, tad nezinu, līdz tam, kad kādreiz mēs esam kā kolēģi gājuši pie bērnu uz bērnu, vienkārši samīļot, pieskatīt, bet tad tu domā, labi, tad kaut kādu to brīdi brauciet ar visiem bērniem uz to vecāku māju, kaut kā tiksim galā, ja? Vai tad meklējam tās iespējas, kā var. Nevienmēr var, protams, ja? Bet kaut kādos gadījumos var. Un tas ir svarīgi, kā arī tam vecākam palīdzēt, jo tā ir milzīga krīze. Mēs jau pirms sākām nopietno sarunu runājām par to, kā tas ir, kad bērns nokļūst, ko nozīmē slims, vai ne, kad ja bišķiņ slims, tad tā nav varbūt tāda krīze, lai daudz mēs kā vecāki arī paši zinām, cik mēs varam pārdzīvot un uztraukties, bet tad, kad tiešām ir tās nopietnās situācijas un kad tev bērns ir reanimācija, ir atvests vai ir smaga saslimšana, ļoti daudz vecākam vajag palīdzēt, jo tas ļoti daudz nozīmēs pašam bērnam. Tas taču ir tik vienkārši arī saprotam, kāda kā mamma jutīsies, tā tas bērns pavilksies līdzi. Ja? Un ja mamma ir absolūti sagrauta un neatbalstīta un nobijusies un pārstraukusies, tas viss tajā bērnā atspūgļosies, un viņam arī būs daudz grūtāk pašam cīnīties ar to slimību. Jā, protams, mēs kā mammas to arī pašas labi redzam. Jā, taču pat, kad iesnas tam bērnam, viņam uzreiz jau viņš kaut kā vairāk līdz klāt un vajag to uzmanību mīlestību. Klausies, es domāju par to, tev darbs ir tik smalki emocionāls arī. Kā tu vari novilkt robežu savai empātijai? Es droši nevaru. Varbūt var teikt tā, ka man dažreiz izdodas labāk, bet es arī zinu, ka izdodas labāk tikai tad, ja es tiešām arī fiziski distancējos. Ja es, pieņemsim, neesmu klāt, neju vai uz nodaļu vai kādās tādās situācijās, jo nav man tā spēja. Ja? Man arī nav profesionāla zināšana. Es neesmu mācījusies nekad psiholoģiju vai kaut kādus šādus krīzes intervences, kur tu sevi nosargā un noliec tās savas robežas par muļķīgi. Es to runāju, ka es to neesmu mācījusies. Elementāri būt izdzīvošanas kaut kāda stratēģija, bet es arī domāju, ka man cilvēciski tas nav laikam tā. Un tad es vienkārši skatos, kā man ir. Ja? Un tad, kad es redzu, ka tas resurs lielāks man jau dikti tie bērni arī mīļi, ja? Un tie vecāki, tīpaši tie, kas mums ir tie gadi no gada, es redzu, kā viņš tur aug, kā viņam iet, un kā mamma iet, un kādam tur piedzimst brālīts māsiņa, kāds izšķirās, un kaut kā, tas jau viss notiek, tā ir dzīve acu priekšā, kādā ziņā, un tu negribot esi tur iesaistīts, un kaut kā līdzpārdzīvo, un tu tik priecājies, tad, kad viss sanāk, un tad ir tik forši, un tad kaut kas nesanāk, vai kā, un tad, protams, ir tas līdzpārdzīvums, jā, tur neko nevar izdarīt vienkārši. Es domāju, bieži vien sievietēm arī vienkāršāk tādu sistemātisku un praktisku darbu kaut kādu veicot, bez emocionālās iesaistes, ja viņas atbrauc mājās, viņas tāpat it kā taisa vakariņas vai ar bērniem, un bišķiņ tomēr domā, kas tur vēl rīt jāizdara, un kaut kāds sarakstīns taisa. Es domāju, kā ir vispār tev? Es arī atbraucu mājās un taisu vakariņas, kādreiz vienkārši vieglāk viņas taisīs. Ir kaut kādas tās situācijas, kad ir emocionāli grūtāk varbūt savākties, bet īstenībā pašas bērni kaut kā to arī ļoti novērtē, to, kas ir tev mājās, vai ne?
bērnu veselības ļoti novērtēju. Tiešām, jā, tas ir tā kā, es atceros Gustavs piedzima, kā pirmais bērns un arī pirms strādes, un tas likās, kaut kā, tā kā pats par sevi saprotams, ka, vesels bērns, jā, tā nav nekāda tāda laime. Es jau sen apzinos, kāda tā ir laime, un tādā ziņā, tas arī palīdz, ka tu ļoti atkal novērtē, priecājies par to, kas ir, un tā, un cik daudz ir. Tā kaut kā. Tas, protams, neslēdz to, ka ārprātīgi kādreiz sāp sirds, jā, vai kad ir asars un tā, bet tas palīdz. Tā. Tu dalies mājās? Vīram dažreiz, jā, viņam piedošana jāatvainojās, viņam dažreiz ir jāpaklausās, jā, kas man tur ir bijis vai nav bijis, un kā ir gājis, un tā kaut kā par laimi viņam veselības nozara medicīna interesē, un tāpēc varbūt nav tik traki, bet es domāju, ka viņam dažreiz arī liekas, labi. Bet, tā laikam tomēr mājās ir, es arī paklausos, ka viņš man stāsta. Jā. Un kas ir sanācis un kas nav sanācis, un kaut kā jau tā tas laulībā droši vien ir pareizi un labi, kad viens otru uzklausa. Bērnus gan es neapgrūtinu, tādā ziņā nekad, jā. Es atceros ar Gustavu, varbūt, tas tagad tā atskatoties, varbūt tas nebija pareizi, jo es viņu kādreiz ņēmu līdzi uz slimnīcu, un arī, es atceros, tur bija meitnīte, pie kā es gāju uz onkoloģijas nodaļu, tur kļoreiz kā reiz bija tas gadījums, kad mamma nevarēja būt visu laiku blakus, un tad tur bija tāda pacienta, kur man likās, viņam būtu forši tam puikam, ja kāds ar viņu paspēlētos, un tad es to savu Gustavu, atnācu paspēlējies ar puiku, viņam bēdīgi un vientulīgi un tā, un tad retrospektīvi man liekas, nezinu, vai tā vajadzēja, un ko tas tam bērnam nozīmē. Es tā arī vairāk neesmu darījusi, jā, un ne jau arī tā, ka es viņu katru nedēļu liku, kā Gustav, tas tev brīvprātīgais darbs, jā, nekas, kad ir 8 gadi, aiziet strādā. Nē, tā arī uz tādu apusēju vienošanos un ne tā kā bieži, bet es pieļauju, ka emocionāli varbūt arī bērnam tomēr redzēt kaut ko tik, tādu, varbūt arī nemaz nebija tik vienkārši. Viss ir Gustavu kārtībā. Mācās Bostonas universitātē, nav sagrauts emocionāli un tā, bet jā, bet tā es bērns esmu centusies par to neapgrūtināt. Džemai tagad ļoti patīk bērnu slimnīcā, jo es viņu sanāk paņemt līdzi uz tām foršajām lietām. Mums ir dārzas svētki vai vispār jau šobrīd kā slimnīca izskatās, mums tik daudz rotaļlaukumu. Tā kā Džemai ļoti patīk nākt man līdz starpu, viņa tur jūtās forši. Galvenais vienmēr viņa uztraucās, lai viņai nav nekas jāsaka mikrofonā un skatos. Un to viņa arī neliek darīt, tā kā viss kārtībā. Cik Džemai tagad ir gadi? 6,5, jā. Jā. Nākamgad skola? Viņa aizgāja jau šobrīd klasē. Tā ir ļoti aktīva, viņai patīk. Jā. Un jā, tas tiešām bija arī emocionāli kaut kā tu saproti, ka tas ir mans pēdējais bērns, kurš aiziet tajā 1. klasē, un tādi jocīgi viņš ir sajūta, ka tas kaut kāds posms ir dzīvē noslēdzies. Atgriežoties vēl par tavu darbu, kas ir tavi lielākie izaicinājumi, ar ko tu sastopies? Tavu personīgie? Kaut kādos brīžos saglabāt motivāciju. Ir kā ar motivāciju viss ir skaidrs. Ar prātu es visu saprotu. Visu kaut ko var izdarīt, labas lietas jādara, forši cilvēki, patiešām gan bērnu slimnīcā, gan bērnu slimnīcas fondā, gan arī apkārt tie, kas ir ziedotāji, uzņēmumi, nezinu, ar kuriem mēs gadiem ilgi sadarbojam, visdažādākie. Viss brīnišķīgi, bet tomēr, kaut kā liekas, ka jā, kaut kādos brīžos vienkārši tā motivācija paliek, kā Džems saka, tā baterija, paliek zemāk baterija. Bet tādi citi izaicinājumi, es nezinu, jo es laikam varbūt arī tā nemaz neraugos uz lietām. Es vienkārši daru, kas jādara. Kaut kā tā, es tā nedomāju par to, kāds man būs izaicinājums, vai ka tas ir sarežģīti, vai kā. Ir kaut kādas lietas, kas jārisina, kas ir sarežģītākas, kā jau visos darbos. Kaut kas man patīk manā darbā vairāk, kaut kas man patīk mazāk, tā, kas ir tie darba pienākumi, bet kas jādara, tas jādara. Bet droši vien tas ir tā kā ilglaicīgās attiecībās. Visdrīzākais, ka tur ir kaut kā tādi augstie punkti un zemie punkti un tā vienādīgi. Jā, tā ir tiešām, jo 17 gadu man vienmēr liekas, un ir bijuši vairāk tie posmi, kad liekas, kad arī pietiek.
ir jālaiž vai jāmeklē vai jāaicina kāds jauns nākt un šo darbu darīt. Un es ceru, ka kaut kad es tur pietiekami drīz nonākšu pie šajā punktā, jo man liekas, ka tāda jauna enerģija palīdz vienmēr. Jā. Un lai cik es saprotu savus spējas, ko es varu panākt, ko es varu dabūt gatavu, īstenot un tā tālāk, vienkārši varētu, kāds cits iespējams to izdarīt savādāk, labāk, kaut ko labāk, kaut ko sliktāk, bet noteikti nesliktāk, ja mēs tādā kopīgā, ilgtermiņā skatītos. Tā kā, tas vēl ir priekšā. Tur noteikti, ja šo interviju klausīsies ļoti daudz dzirdīgas ausis, kam ir gan enerģija, gan zināšana. Lūdzu, palīdzēt. Jā. Es domāju, ka tu esot tajā visā vidē, tu redzi ļoti daudz vēl tā kā virziens, kur, protams, tev nav kapacitāte, bet varētu vēl būt citi, kas uzņemtos vēl tādu fondu uztaisīt un tādu fondu. Protams, un tas ir tas, ko ļoti gribētos, ka bērnu pusauģu resursu centrs, pieņemsim, ir sabiedrībā balstīts pakalpojums. Un sabiedrībā balstīts tieši to nozīmētu, ka ir nevis kā kādreiz, un kaut kādā ziņā vēl šobrīd Latvijā, ka ir ļoti tādi institucionāli, ļoti centralizēti visi. Mums ir lielās slimnīcas, mums ir tur kaut kādi tādi lielie centri, bet ka tas viss ir tāds tuvāk cilvēkam, un tuvāk tai dzīvesvietai, un ka tas ir tāds cilvēku pašu veidots, kuri labāk zina, kas tad tavā sabiedrībā, nezinu, Pierīgas kaut kādā rajonā vai Līvānos, piemēram, kas jums ir svarīgi, kādas ir tās jūsu cilvēku grūtības un vajadzības, un ko tur varētu tā izdarīt, jo nevar tās lielās iestādes tikt līdz pašam tam cilvēkam. Tas ir vienkārši tā ir cita mehānika, un tur ir milzīga inercija, un tur nav tās fleksibilitātes tik lielas un elastības, lai cik censtos tie cilvēki. Tā ir vienkārši tāda liela organizācija specifika, un tāpēc ir ļoti forši, līdzīgi kā mēs bērnu slimnīcas fonds ar bērnu slimnīcu sadarbojamies. Ir lietas, ko slimnīca nevar tik, tāpēc, ka valsts neparedzēs, jā. Arī, lūk, mamma dzīvo laukos, bērnu slimnīcā, 3 bērnu mājās, nevar tu tam paredzēt vienmēr no valsts puses to risinājumu. Un tāpēc vajag šos cilvēkus, šīs organizācijas, ka mēs spējam paši organizēties, ka mums ir tā iniciatīva ieraudzīt. Kaut kas tur nestrādā, līdzīgi par tām nepilngadīgām grūtniecēm. Tās meitenes taču kaut kur starp mums ir, nav tā, ka viņas ir kaut kur Latvijas valstī, jā. Viņas kaut kur starp mums ir skolā, nezinu, kaimiņos, jā, kaut kur citur mēs viņām sastopamies, jautājums, kā mēs, vai mums interesē pirmkārt, jā, vai mēs gribam kaut ko palīdzēt, vai mēs tad esam gatavi arī tai gribēšanai, tā kā vēl nākamo soli spērt klāt un kaut ko arī praktiski padarīt, jā. Kaut vai sākot ar to, ka pavaicāt, vai kaut kādu atbalstu nevajadzētu. Un tas, man liekas, pietrūkst šobrīd Latvijā ļoti. Tad ir progress, nenoliedzam. Ir daudz vairāk organizāciju noteikti, nekā es sāku strādāt. Un tā, pirms tiem 17 gadiem, bet vēl ir tik daudz iespēju. Kā vienkārši kaut kā par to tā sāk domāt, un tad arī sāk pamanīt un kaut ko padarīt. Jo mēs paši, tā ir tā mūsu sabiedrība, tie mūsu cilvēki. Un par bērniem domājot, protams, tur ir tās gan drošības kampaņas, gan pamanīt tos citus bērnus un tā, bet varbūt drīzāk tādā veidā, ka bez tā nosodījuma, kas bieži vien iet komplektā Latvijā, tā tad, redziet, bērns pamests, un tur nav tās aprūpes, un tad var tie vecāki un slikti, vecāki ir visādi, bet tam bērnam, tie ir tie viņa vecāki, ja varētu, bez tā nosodījuma, bet kaut kā tiešām skatīties, ko mēs varam tur palīdzēt, kaut kādu savu kaut vai tuvāko cilvēku lokā, kaimiņi un skolas bērniem, klases biedri, un tā, tas jau, man liekas, būtu ļoti, ļoti daudz un ļoti varētu palīdzēt. Tas tiešām tikai tā liekas, ka tā ir tāda sīkumi, bet arī mūsu darbā tik ļoti tu redzi, kā tas to cilvēku paceļ. Tā uzmanība, tās rūpes no kāda vienkārši blakus cilvēka. Tad vienkārši cilvēciski normāla attieksme, tas ļoti to cilvēku paceļ.
Man liekas, ka tu padalies ar to, jo es domāju, ka bieži vien varbūt ir tāda pirmā sajūta, ka varētu kaut ko palīdzēt, bet kaut kā trīgi. Protams. Nē, tur vajag uzdrošināšanos. Tā man pašai, es pati, ejot, vīrs vienmēr saka, es esmu pustraka, bet es redzu, ka bērns stāv mēs dzīvojam Mežparkā, tur viss ir kā labi un tā, un skaidrs, un bērns stāv, un viņš netiek, tā kā tur redz, viņš uztraucies, un netiek mājā iekšā. Tas jau tā kā pārgarām, nē, tas ir bērns. Man grūti viņam paprasīt, varbūt mammai vajag piezvanīt, varbūt telefonā aizmirst, varbūt kaut kas, atgadījies, un tu pieejam, tam bērnam paprast, kas būs sliktākais. Viņš padomās, tā kā mans vīri, pustraka, lai viņš padomā. Bet, vismaz sirds mierīgi, ka tu saproti, ka tam bērnam tā tad nekas nav noticis, vai ja kaut kur ir kaut kas noticis, tad tu vismaz kaut ko var izdarīt. Nevis pēc tam tu vēl vakarā domā, kā tur interesanti beidzās, vai tur viss bija kārtībā. Tieši tik daudz, kad nekautrēties paprasīt. Tas sliktākais tiešām var būt, ka kaut ko par tevi padomās. Tev, piemēram, ļoti agri atnāca sajūta, ka tu gribētu kaut ko darīt, palīdzēt cilvēkiem, strādāt labdarībā. Un pēc tam tas arī realizējās. Citām dāmām ir profesija, kas viņām varbūt arī aizrauga, kur viņas jūtās labi, ar sevi viss ir kārtībā, ar mainīkiem viss ir labi, un ir papildus resursi, ko ieguldīt. Un varbūt reizēm tā ir nauda, kas ir visvienkāršākais variants, ja tu kā atrod, kam un vienkārši mācīt tev, bet kā ir ar savu laiku un enerģiju, kā var izvērtēt, kā atrast, kam? Uz kuru pusi, ko darīt, ko skatīties? Droši vien, pirmkārt, mums ir brīvprātīgie darbinieki bērnslimnīcā, un bērnslimnīcas fondā arī mums ir brīvprātīgie darbinieki. Vecāku mājā, man liekas, ir vairāk nekā 60 brīvprātīgie darbinieki. Un ir tik forši un arī pārsteidzoši ik pa laikam saskrieties vecāku mājas durvīs ar kādu cilvēku, ko es pazīstu ļoti sen. Un man nebija nejausmas, ka cilvēks ir dzīvē pieņēmis lēmumu kļūt par brīvprātīgu, atradis vecāku māju. Un lūk, 2 stundas nedēļā, pieņemsim, atrodas vecāku mājā kā brīvprātīgais darbinieks, ielaiž vecākus, tur uztais kādreiz tēju, vienkārši tur ir, un veido, lūk, šo jauko atmosfēru vecāku mājā, kas ir ļoti svarīgi, un ko vecāki arī ļoti tiešām no sirds novērtē. Tāpat bērnslimnīcā ir brīvprātīgie vajadzīgi, ir taču vai dieniņās suņu patvērsmes, ir vēl virknē droši vien lietu, kur var ieguldīt, un turklāt brīvprātīgais darbs jau nav obligāti iet un kaut kur, lūk, būt uz vietas. Brīvprātīgais darbs ir arī organizēt, labdarības pasākumu pašam, izdomāt vai tiešām, tā, arī tas ir brīvprātīgs darbs, ka tu uzņemies kaut kādu iniciatīvu un organizē kaut kādas lietas, un tad to labumu nodod tam mērķim, kuru tu esi pats izvēlējies un kas tev šķita svarīgi. Tā kā tie formāti un veidi, kā tu vari savu laiku veltīt, ir ļoti daudz. Tur droši vien tam pirmajam impulsam ir jābūt un arī droši vien kaut kādā ziņā uzdrošināties, jo mana pārliecība ir, ka cilvēki grib kaut ko labi darīt, ka visos ir tā sajūta, ka tu gribi dalīties ar kaut ko labu un kādam palīdzēt un kādu atbalstīt. Jautājums ir, cik tu pats uzdrošinies un brīnišķīgi cilvēks ziedo naudu, tas ir vajadzīgs, Eņģeļi par Latviju, piemēram, akcijas ietvaros, mēs nevaram tam bērnam nodrošināt zāles vai terapiju kā cilvēki, tur vajag to profesionāli un kaut kādas konkrētas lietas, kas no kuram bērnam vajadzīgs, un tur vajag naudu, bet ir lietas, kur brīnišķīgi var ar brīvprātīgo darbu palīdzēt un atbalstīt. Piemēram, es atrodu arī šādu aicinājumu, es vienkārši sakontaktējos un saku, kur es esmu, es varu palīdzēt. Uzrakst bērnslimnīcas fondam, uzrakst vecāku māju, uzrakst bērnslimnīcai, un tur vienkārši saprotam, tas mūsu pienākums ir izstāstīt visas iespējas, kādas ir, ko varētu darīt tieši, teiksim, ja interesē palīdzēt tieši bērnu veselībai vai bērnu vecākiem vai tām lietām, ko dara bērnslimnīca vai bērnslimnīcas fonds. Un tad jau cilvēks pats var izvēlēties, bet kas mums bija tas pēdējais, man likās tik forši kāzu jubileja vai kaut kas tāds, kur cilvēki arī bija izdomājuši aktivitātes, un tad tas ziedojums aizgāja bērnu slimnīcai. Tā kā arvien vairāk īstenībā ir arī individuāli, ka cilvēki savā dzīvē
kaut kādos savas dzīves notikumos grib šo pievienoto vērtību, jo puķis ir forši un kaut kāds dāvanas, kuras daļa pēc tam pat nesaprot, kur lai to liek visu, un tad tu jau vari kādu solis priekš padomāt un aicināt tos viesus varbūt to dāvanu novirzīt kaut kur citur, un to visu tik forši un sirsnīgi var apspēlēt, un pēc tam ir tāds prieks tiem cilvēkiem sūtīt, lai viņi saviem viesiem var aizsūtīt, nezinu, kāzu vai lielas jubilejas vai kādu īpašu notikumu. Un var pastāstīt pēc tam, kas tur sanāca par to un kāds tas ir bijis, tāds vērtīgs ieguldījums. Tā kā, tās iespējas ir ļoti, ļoti daudz un tā kā viss pašu rokās. Tas ļoti, es domāju, ka iespējams, ka tas arī attur liekas, ka ir vēlme, bet ko tad es tur iešu, un tur jau droši vien visi jau dara savu lietu, kāds tur atradīšu savu vietu tajā visā. Es tur atcerējos, ka vispār par to sistēmu runājot, man tas es zināju, ka es ļoti gribu, un tad, kad jau bija skaidrs, kad atpakaļ uz to krājumākas neiešu, tad es atceros, es laikam rakstīju Ziedot.lv, ka es gribēju būt kā brīvprātīgais, un viņiem tajā brīdī nevajadzēja brīvprātīgos, un tad es tā kā labi, un tad es domāju, es meklēšu tālāk, mēs tajā laikā atbalstījām arī vienu bērnu, tepat Pļauniekos, kur tāda pavisam maz bērniņu, un tad man likās, labi, es varētu mācīties par sociālo darbinieku, kaut kā šajā jomā, un tad tā bērnam vadītāja, viņa man toreiz teica, bet Liena, bet tu taču vari tik daudz vairāk, kaut kā tā, un man tā likās, labi, kā skaidrs, paldies par komplimentu un tā, un kaut kā tas, bet tas impulss bija, un tad es vienkārši arī tagad atceroties pati, kā es meklēju, es vienkārši tā kā arī tur labi, tur nē, labi, mēģināšu tā, labi, tur tā, un vēl kaut kā līdz tam brīdim, kad kaut kā tiešām tā veiksmīgi arī sakrīt, ka es to savu vietu atradu, kur tas mans ieguldījums varētu būt kaut kāds jēdzīgs. Tā. Uzreiz var netrāpīt, varētu arī man pieredzi. Var dabūt atraidījumu. Bet tam nevajadzētu būt izšķirošam. Ja tiešām tā gribās un liekas, ka tas varētu dot, jo tas dod milzīgu piepildījumu. Es to darbu nevarētu darīt, ja tas nesniegtu tiešām milzīgu piepildījumu. Man liekas, tie cilvēki, kuri pamēģina, kuri atrod tomēr, tas ir uz ilgu laiku. Tas ir arī mans personisks novērojums par cilvēkiem, kas ir apkārt. Mums ir brīvprātīgie darbinieki, kur ir kopš vecāku māju mēs atklājām 15 gadus. Viņi tur ir. Tā ir viņu vieta, tā ir viņu lieta, kur viņi dalās. Un tas noteikti ir tas piepildījums, kas cilvēkus pietur šajās lietās un vietās un liek tā kā vēlēties tomēr turpināt. Arī tad, ja ir grūti, un arī tad, kad tomēr katram mums ir sadzīve un savi darbi, un liekas, tās 2 stundas nedēļā tomēr varbūt, tā kā varētu kaut ko citu, bet es domāju, ka tieši tas piepildījums pašam, tā sajūta foršā ir tā, kas tomēr, labi, es iešu savu vecāku māju. Jā. Mēs varētu parunāt par nākamo sadaļu, kas ir attiecības. Tev ir 4 bērni. Un kā tu esi mainījusies kā mamma, kā sieviete katru reizi ar nākamo bērnu? Ļoti interesanti. Es nezinu, Marlēna, es tiešām nezinu, jo ļoti grūti jau pateikt, es esmu mainījusies noteikti šo gadu laikā, cik daudz tās izmaiņas ir bijušas bērnu ietekmē, cik daudz kaut kādu citu dzīves notikumu ietekmē, droši vien grūti izšķirt. Es par bērniem domājot, man liekas, ka tas galvenais tomēr ir tas ego nogriešana daudz klusāk. Tu vienkārši esi spiests to izdarīt, un tas ir ļoti palīdzoši izrādās arī tev pašam. Tas paldies bērniem par to, jo tas vienkārši vairāk nestrādā. Tu nevari tādu milzīgu ego, tad nebūtu droši vien arī 4 bērni, jo ar katru bērnu tas ego jāpagriež vēl klusāk, jo to vajadzību citiem kļūst vairāk. Bet tas ir forši, un tas man ļoti patīk, par to es priecājos. Un kaut kādā ziņā arī, es nezinu, es vienkārši esmu laimīga par tiem saviem 4 bērniem.
ko viņi tieši man ir mainījuši un kā, to es tā nevaru pateikt, bet jā, tas ir absolūti, man ir kolosāls brīnišķīgs darbs, bet tas ir pats labākais noteikti, kas dzīvē ir. Un tagad arī man ir tā iespēja skatīties, tagad bērnam ir 20 gadi, kā Gustavam palika, un kad tagad man ir attiecības ar 20-gadīgu bērnu, un tad tas visu laiku mainās tās attiecības, un tas ir pirmkārt ļoti interesanti, vienkārši ļoti interesanti sevi pavērot, paskatīties, kā es pielāgojos, mainos līdzi, pielāgoju to attiecību formātu, komunikāciju, kaut kā, jā, katrā tanī bērnu vecumā un tanī arī viņu dzīves notikumos, un tagad mums jau bija šovasar, ka dēliem draudzenes brauc līdz ceļojumā, un tas ir vienkārši atkal pilnīgi kaut kas jauns, jauna pasaule, un vispār ļoti forši, viņi visi bija daudz disciplinētāk, un tas viss bija daudz patīkamāk, jo viņi ļoti centās, laikam to meiteņu dēļ, nekā manas, vai brāļu māsu dēļ, bet varēja, jā, paldies draudzenēm, tas ir riktīgi forši. Zini, es spriežu pēc tās informācijas, kas man pieejama, ka jums bērniem ļoti labas attiecības savā starpā, ļoti siltas. No bildēm un tā. Nē, nu kā, viņas arī nav kaut kāds graujoši sliktas, ja, bet nē, man liekas, pat ģimenes bildēs, kas mums ir reiz 2 gados tā tradīcija, ka mēs kā smuki bildējamies, pat tur vienmēr ir tās pārgrieztās sejas vai kaut kas tāds. Tiešām, tas viss tik akurāti sastājušies. Tas arī tādā ziņā, tad, kad ir vairāk bērns, arī ļoti tādā disciplinē jābūt, mēs arī varam ļoti tieši saku un tur vispār klusums, mierā, viss skatās, jā, un tā. Bet nē, viņi plēšās un strīdās un tas viss tur ir, un līdz tam, kad man arī ir bijis, un tā, ka es ļoti pārdzīvoju, un liekas, bet, tad tā kā, ko es varu? Vienmēr jau, ko es varu šajā situācijā izdarīt, un viens ir tas, ka es varu mēģināt aprunāties, ka tas ir kaut kādā perspektīvā, tā kā mēģināt iezīmēt, kā varbūt šodien tev liekas tā, bet brālis un pēc kaut kādiem gadiem tas var būt pilnīgi, ka galvenais ir tā ļoti, nebūt tādiem ļoti nežēlīgiem viens pret otru. Skaidrs, ka var strīdēties, var plēsties, raksturi visiem ir ļoti atšķirīgi, un katram tādas arī savas intereses un lietas, kas patīk, un tā, bet kaut kā tu jau vari tikai, tur mēģināt tā pa vidiņu kaut ko gludināt, kaut ko, tā, citreiz skarbāk pateikt, nē, šitas ir pilnīgi pārkāptā līnija, tā nedrīkst, jā, vienalga kādas tās emocijas, viņas jārisina savādāk, nevar tā, jā, pret otru, pret brāli, jā, vai, jo māsu jau, ko te visi viņiem, māsu šausmīgi. Tur visu labi, viņi plēšās bišķiņi ar jaunāko brāli, bet tā ir tāda kaitināšana un tur, jā. Bet, nē, māsa tur ir absolūti citā statusā, bet puikām, jā, viņiem arī ir mazāk viena starpība, sanāk 3 gadi starp visiem 3 puikām, un, protams, ka tad ir tāda arī visi puikas, tur droši vien kaut kāds konkurences elements un tāda izdzīvošana un tā. Sākot ar ēdienu, kurš jāpēdis, ka jāslēp, un tā tālāk, līdz, tiešām jau tur tādām filozofiskām pārunām par to, kas dzīvē ir svarīgs, un ko tur viens dara vai otrs dara, kāpēc tas ir stulbi vai kā, tā. Tev ir māsas vai brāļi? Man ir brālis, 1 un 2 pusbrāļi, jā. Arī puiku kompānija. Jā. Bet par tām ģildām man liekas, ka tas ir dabiski, un nevienā ģimenē nav tā, ka nav ģildas, ja? Bet man liekas, nav labāks iznākums, kā ja izdodās noturēt tās attiecības tādas, ka pēc tam ir tā ģimeniskā tuvība. Tas nav mūžīgi, bet arī viens otram, jā. Tā ir man lielākā vēlēšanās, un es ļoti ceru, ka tas tur tā būs. Šā vai savādāk, viņi ir atšķirīgi, bet es domāju, ka tur ir arī to, ko viņi varbūt vēl neprot novērtēt, bet tajā arī ir liela vērtība, tajā atšķirībā. Katram viņam ir savas tās stiprās puses, un tā dzīve taču, ir visāda, jā, un nevienam viņa nav tāda ārkārtīgi salda, jā, un tikai prieks un laime un tā,
Un droši vien tieši tajās situācijās to var novērtēt visvairāk, ka tev ir tā atbalsta komanda pietiekami liela un viņiem tāda ir. Ja? Bet, protams, ka tas būs viņu rokās, kā viņi, tas, ko mēs varam darīt un tas, ko mēs arī darām kā ģimene, mums ir kaut kādas savas tradīcijas, mums ir savi kopīgi braucieni un tur, kur mēs tā kā līmējamies, ja? Un arī tagad skatāmies, tas pusauģu vecums un tā, protams, ka tas tur tik labi tādā brīdī nelīmējas. Bet vienmēr jau var atrast kaut kādas lietas, kur salīmēties. Jā, tā kā, tas ir tas, kas man kā mammai droši vien būtu absolūti laimīgi, ja tas būtu izdevies. Jā, ja viņiem būtu tās tuvās attiecības, ka viņi izaugs lieli. Protams, jā, mums visiem tā ir iekšā tā sajūta, ka tas, ko mēs novēlam, tas būtu tas labākais darbs, ko mēs esam paveikuši, ir labākais ieguldījums. Bet par pusauģu tēmu runājot, mums tagad apkārt man un manām draudzēm visam aktualizējas pamazām. Un arī tev vēl kādu ilgu laiku būs aktuāli. Vispār arī darba ziņā, protams. Vai tev ir kaut kāds, visi runā par pusauģiem, kā atbalstīt pusauģus un tā, tas, protams, viss ir ļoti svarīgi. Bet kā vecākiem vienam otru vai sevi atbalstīt, jo tas ir ļoti liels izaicinājums vecākiem? Nē, tas ir, jā. Un kā vienam otru atbalstīt? Droši vien, pirmkārt, tas, ko es jau arī varu, labi, es neesmu speciālists, bet kaut kādas zināšanas tiešām arī profesionāli par šo ir, bet es šoreiz laikam no sevis vairāk, no tās savas pieredzes un pirmkārt būt vienā komandā. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un to tas pusaudzis arī labi jutīs, kur ir tās robežas, jo tāpat kā paaugstināts risks mentālās veselības grūtībām pusauģiem ir tad, ja ir ļoti autoritīvi vecāki, kas tur visu laiku kontrolē tā. Tāpat risks ir, ja vispār nav robežu, pusaudzim. Arī viņam vajag tās robežas rada kaut kādu drošības sajūtu, tāpat rituāli un tādas lietas, ko ģimene var iedot. Bet tad, ja tie vecāki arī ir kaut kādā komandā, un tas, man liekas, ir ļoti svarīgi tieši vienam otru atbalstīt, nevis man, piemēram, ar puiku vienu, viņš ar mani, var teikt, vispār nesunājās. Tagad jau iet uz labo pusi, bet, man liekas, tie bija gadi, kad labdien no sērijas tur, un tas tā kā es nebūtu. Un es pats iešos, es saprotu, ka tas nav par mani vai pret mani, ka tas ir vienkārši tas laiks, bet es redzēju, ka vīram ar viņu brīnišķīgas attiecības, ka viņam ir, ar vienu viņš var, jo visiem pusauģiem vajag tos vecākus, lai ko viņi teikt, lai kā viņi tas durst tur, cik skaits ir, viņiem vajag to vecāku, vajag just, ka viņš tur ir, kaut kādas lietas parunāt ik pa laikam, saņemt arī kaut kādu tādu atbalstu, un sapratni, bet es redzēju, ka vīrs, tā loma ir tajā brīdī tikus vīram ļoti labi. Es tur nemaisījos pa vidu vai kaut kā nemēģināju. Nē, es arī gribu, lai ar mani runā, man taču arī gribas tās attiecības ar bērnu un tā, Es saku, labi, es tagad, galvenais, ka ir, tur tas ir svarīgākais, lai viņam ir tās attiecības un iespēja kādu aprunāties un saņemt to atbalstu, kas viņam ir vajadzīgs. Un es pagaidīšu, viņš augs un pāries tie hormoni, un tas viss mainīsies, un es dabūšu savu dēlu atpakaļ. Tad, kad pienāks tas laiks, galvenais tās attiecības censties, nebojāt, protams, un neiet virsū visu laiku ar to savu, nē, tev ar mani ir jārunā, es tev māte, es gribu zināt, tā, galvenais viņam jāļauj saprast, ka tad, kad tu gribi ar mani parunāt, es te esmu, ja tev ir kaut kas, kurš tev var palīdzēt un atbalstīt, es te esmu, būs kaut kā pārdzīvos. Jāstrādā ar sevi un ar pieņemšanu, Es teikšu pusauģu resursu centru bērnu, kas tiek atrast pusauģi. Lielākai daļai nebūtu nekāda grūtība, ja vecāki varētu strādāt ar sevi un kaut kā apzināties arī to savu lomu, jo lielākoties mēs jau ļoti ietekmējam to, kas ar bērniem notiek un kā viņi uzvedās un par ko viņi pārdzīvo, un tas vienkārši ir jāapzinās, un skaidrs, ka ir vecāki, kuriem vienkārši tiešām ļoti pietrūkst tā resursu, un viņi ir priecīgi, un viņi pieņem to palīdzību, un mēs viņus atbalstām, un mums ir bijuši pusauģi, kur tikai mēs strādājam ar vecākiem, tikai šo profesionālo palīdzību sniedzam vecākiem, un ir, vecāki, kuriem varbūt grūtāk to pieņemt un ieraudzīt, ka
varbūt es pats arī neesmu uzdevuma augstumos, jā. Varbūt tam pusaudzim, ka viņš kaut ko saka, un varbūt tur kaut kur taisnība ir, arī par mani, jā, lai cik nepatīkam, un tā, tādā ziņā man pusauģu resurscents pašai ir ļoti palīdzējis. Tā zināšanas ar kolēģiem, ar to, ko es klausos, sapulcēs un lasu, saprast, kur es, un es uzreiz, es esmu varbūt jau pateikusi, un varbūt jau visu tur izdarījusi, bet es pēc tam retrospektīvi redzu, cik nebija uzdevuma augstumos, tad vienkārši jāiet, jāatvainojās, jāmēģina izrunāt, ja kāds ir gatavs klausīties, pēc tam, tā, ka arī es tā kā, nebija forši, es tā neizdarīju, varbūt līdz galam pareizi un atvainojos un mēģināsim nākamreiz labāk. Un tad vienkārši meklēt tās lietas, kas tam bērnam interesē, patīk, jā, kur tās attiecības veidotas, ar ko visiem garšo paēst. Jā, tā ēšana ir pusaudzim, visiem ir apetīti, visi grib ēst, tur ir potenciāls, jā, kaut kādām, vismaz īsām sarunām, jā, kaut ko kopā padarīt vai kā, jo arī to es pēc sevis arī zinu. Mēs jau gribam ar tiem bērniem darīt tās lietas, kas mums patīk, kas mums liekas interesantas, jā, bet ja tu tiešām tu kā gribi tās attiecības ar pusaudzi, un svarīgi saprast, kas viņam interesē tajā brīdī, kas tad viņam liktos tādu foršu laiku pavadīšanu kopā. Un tad jau ir jautājums, vai tu esi gatavs to darīt, tev ir spēks, un vēlēšanās vai nav. Tā. Bet man tādā ziņā jāatzīst, ka bērni izņemot šo nerunāšana, protams, durvju aizciršana un tā ir ļoti saucējuši līdz šiem. Nav mums bijuši nekādas tādas lielas krīzes, ko es redzu apkārt, kas tiešām ir. Un nav vecākiem tur sevi jāvaino vai jāšaust vienmēr un jāskatā pēc ko. Tā ir dzīve, jā, un tā ir vienkārši, protams, kā pieaugušiem cilvēkiem jādomā, ko es varu, jā, kas varbūt ir, ko es varu labāk vai savādāk vai kā, un tad jāmeklē palīdzība, bet tiešām ir slikti, jā. Un netiek galā, bet tādā ziņā man puikas pagaidām Kārlim būs 14, un mums tur vēl daudz, kas ir priekšā viņiem, bet tā lielākie puikas ir, bijuši diezgan saucīgi, nav bijuši nekādu tādu incidentu vai notikumu, kas tā pilnīgi satricina, ka tu absolūti arī kā vecāks zaudē tādu drošības sajūtu un apjūts un nobīsties un nesaprot, pilnīgi sajūties bezpalīdzīgs, kas daudziem vecākiem ir tā sajūta, ka vienkārši jūtas bezpalīdzīgi, tu nesaprot, ko darīt, ka tas ir kaut kas tik, tu pats esi tā pārbijies, un nezinu, kā ar to tik galā, tā. Tad paldies, Leo, Gustavam. Par saudzēšanu. Par saudzēšanu. Tu esi kopā laulībā, jūs esat kopā laulībā 21 gadu. Tas ir, kā jau teici, ka tas ir tāds, tu pat atzīst, ka tas ir iespaidīgs cipars, un tu, man liekas, arī pie viena posta uzrakstīs, ka tagad var oficiāli dot padomus. Jā, tas ir joks tiešām joprojām. Kaut ko jau var mācīties, tomēr tā ir tāda īpaša pieredze. Nē, tā ir īpaša pieredze. Protams, ļoti daudz dzirdēts, jo mēs vienmēr gribam izvilkt no tām ilglaicīgiem pāriem kaut kādu, pasaka to noslēpumu, kā noturēt, izveidot šīs attiecības tādas dziļas, sirsnīgas un noturīgas un tik cauri visam tam, kas tur pa ceļam visiem gadās, tur arī sliktāk posmi. Nezinu. Tiešām, jo tas ir tik ļoti individuāli, par mums runājot, par sevi runājot, tur jau Vilim būtu tiesības uz savu versiju, bet par mani runājot, man liekas, ka tur noteikti ir veiksmi. Noteikti ir veiksmi. Vispār kaut kādas satikšanās ir veiksmi. Tā. Un arī kaut kādas lietas, kur tur atskaties atpakaļ, kaut kādas situācijas, ka kaut kur pietika prāta. Tādā ziņā pietika prāta, pietika pacietības, pietika spējas paskatīties savā virzienā, jo arī tāpat kā laulībām, tāpat katram cilvēkam ir savi augšā, lejā un savi kaut kā dzīves posmi. Un, protams, ka tas instinkts ir meklēt, kad droši vien būtu labāks vīrs, tas labāk justos, nezinu, tik primitīvi, bet apmēram, vai ne? Kad kaut kāda ārēja apstākļi mainītos, es noteikti būtu laimīgāk, tad tur man viss būtu daudz labāk.
tad pietiek prāta vai tā situācija, sajust tā, kad arī tomēr tā kā savā virzienā paskatīties un padomāt, un tad jā, tai pacietībai, protams, jo es esmu, man liekas, super nepacietīgs cilvēks, man visu gribās vienmēr ātri un tā, jā, tur tas temps un dzīvē un kopumā visam, bet kaut kādos brīžos, man liekas, svarīgos un tā pacietība ir, jā, un protams, arī, bišķi novērtēt tomēr, jo pierod pie viskaut kā, un tas, kas liekas pašsaprotams, kaut kā arī spēt atkāpties un novērtēt tomēr, tā, un kā tur ir labi, jā, kā tur ir arī labi, jā, un tad kaut kā tā kā paskatīties, un man ir tā īpašība, laikam, ka es tā kā pati gribu, es tā kā domāšu, ko es varu izdarīt, ja es gribu, lai ir labāk. Ja man gribās, lai ir labāk, ko es varu izdarīt. Nevis tā kā tur šausmīgi gaidīt vai sagaidīt, ja, ka tā ir kaut kāda otra cilvēka atbildība. Tā. Bet es domāju, ka ļoti daudz ko var atrisināt, pirmkārt, tiešām, ja paši ar sevi tiekam galā. Tā, individuāli katrs pats un nodarbošanās, man liekas, ir svarīga lieta, un man tas ir arī noteikti palīdzēs laulībai, ka katram ir kaut kāda sava lieta, ko dara ārpus mājas, ārpus ģimenes, ārpus abu attiecībām, ka ir kaut kādas lietas, kas interesē, ir kaut kādas lietas, ko praktiski dara, ir kaut kāda arī savu cilvēku loki, kas ir ārpus ģimenes draugu, ka ir kaut kādas arī tās savas attiecības, kas ir ārpus tās kopīgās pasaules, tā. Un, protams, bērni ir milzīga līme. Tā vismaz mūsu gadījumā, es zinu, kad arī dažādi un ka tas var kaut kā, bet tā atbildības sajūta un padomājot, es nezinu, kaut kādus soļus tālāk, ko tas bērniem nozīmē, jā. Tu vienalga, kā tu šķiries, cik smalkjūtīgi un tā tālāk, un, protams, ka ir attiecības, kur droši vien tas ir vienīgais variants un nav vienkārši saprotot, jā, ko tas nozīmē, kaut vai praktiski ikdienu bērniem, kaut vai, virkni lietas, jā, tad tā ļoti, jā, tur tas ego, tu vienkārši tu savu ego griez klusāk, jā, jo tu saproti, ka tā ir tava atbildība. Un to es kaut kā tā atceros, ka Gustavs tikko piedzīvums bija tā man bija tāda fiziska sajūta, kaut kādā ziņā tādas bailes apzināties, ka tagad man ir tāda atbildība uz visu mūžu, visu, ko es darīšu, ietekmēs to mazo zīdaini, kurš būs, un pat tagad, jā, labi, tur, kad lielāks bērns paliek, tur kaut kādas lietas, protams, mainās un tā, bet ja nav tā atbildība saglabājas, tā kā es domāju, ka tur ir bijušas virkne lietas kaut kādās kombinācijās, bet arī milzīgi veiksmi. Ka tieši tajā brīdī pietiek tas prāts, tieši tajā brīdī pietiek tā pacietība, ja, kaut kāds, tieši tajā brīdī tu kaut kā tomēr novērtē kaut kādas lietas, jā, un nepasteidzies un tā, jo, protams, ka ir visādīgi, un tur 21 vai dieniņās, jā, bet tomēr, ka tur ir tā, kā tu sākumā teici, ka tur ir saglabājusies tāda kaut kāda, pirmkārt, kā tādas, tādas attiecības foršas, ja, ka tur ir tā sirsnība, ir cieņa savstarpēji arī, kas man liekas ļoti svarīgi. Vismaz man tas ir ļoti svarīgi, un ka tur tomēr ir tāda kaut kāda tāda arī tā, nezinu, drausmīgi vārdu dzirkstele, izklausās briesmīgi, bet, ka tur ir kaut kāds tas moments, jā, vēl tas rotaļīgums tajās attiecībās, ka tur ir izdevies, jā, ka tas ir kaut kā tā saglabājies brīnumaini, principā, pat varētu teikt. Zini, man vīrs, kad es satikšu vīru, man nebija tāda ilgu gadu attiecība pieredze, kāda bija manam vīram. Toreiz viņš man teica, jo es kā varbūt tajā brīdī meitene bez tādas pieredzes, man likās, kā tas ir tas pavasaris vienreiz tiek piedzīvots, un pēc tam tur 50 gadus cilvēki ir kopā bez jau kādu pavasaru, vai kā šausmīgi. Un viņš teica, nē, kad ir ilgas attiecības, kad tas pavasaris, viņš atnāk vairākas reizes cikliski tajās garajās attiecībās. Un viņš tā kā, un katru reizi tas ir vēl dziļāk un vēl īpašāk. Tas kaut kas, toreiz viņš man stāstīja, par to domāju, vai tu man piekrīti? Jā, es piekrītu, un ir tā,
man tiešām pašai ir licies, es negribu arī pārspīlēt, protams, jā, bet, ka tā man būtu personīgi milzīga traģēdija šķirties, jo viss tas, kas ir tenīs attiecībās piedzīvots, tā ir tik ļoti liela vērtība man, tā. Un tad tas kaut kā, tas jau, kā lai labāk pasaka, skaidrs, ka tas notikušais nemazina varbūt to vērtību, bet tur ir tas, ko laikam tos vīrs gribēja teikt, kad ir tā lielā, ka tas ir kaut kāds ļoti vērtīgs stāsts, tā ir milzīga daļa no tavas dzīves, kur ir bijuši ārkārtīgi daudz skaistu brīžu, ir bijuši sāpīgi brīži, nepatīkami, slikti, visi sādi, bet arī tas tajās attiecībās tur ir audies iekšā un ir arī kaut kādā ziņā vērtīgs, jo tu esi varējis ar to tik galā, jā, tu esi varējis tās situācijas atrisināt, ar to tik galā, un tas tur arī kaut kā iaužās, un tam arī ir sava vērtība. Un jā, ir kaut kādas lietas, tu atskaties, varbūt joprojām kaut kas tur sāp vai kaut kas tur tā, bet tā sajūta, ka pāri tam, jā, ir tikts un tikts cauri tādā ziņā sveikā un labā formā, jā, kad vēl joprojām tās attiecības tādā labā formā. Un ir tie pavasari, protams, jā, ir tikai tā arī tā sava, tā mana spēja, varēšana, nevarēšana, uz ko mēs ieciklējamies. Mēs varam ieciklēties, protams, ka bija tā vai bija šitā, jā, un tas man nepatīk, un es uz to ieciklēšos, un tagad vienalga, kas būs, jā, es tur visu laiku sēdēšu tajā sajūtā, un nē, tas arī laikam nav arī no dabas dots, man gribas tā kā, lai ir labi, un uz priekšu, un kaut kā, un ieciklēties uz tām foršajām labajām lietām. Lai gan es dažreiz paslīdu, jā, un tad tur pamaļu, jā, kaut ko arī, kas varbūt neliekas tik foršs un tik labs, un tad tomēr tas, ko jūs teicat, tas veselīgais un tas vienīgais īstenībā veids, kā es tiek galā, ir tā kā sākt skatīties pašai uz sevi. Tā. Un tur ir ko ieraudzīt vienmēr, un arī tās lietas, kas varbūt pašam nemaz tā īpaši nepatīk par sevi pašu. Un tur nodara tas, ka tas ego ir jau palicis tāds. Jā, tas bija, tāds jau, jā. Mēs varētu pāriet tagad pie noslēdzošās tēmas, kas ir par sievišķību un par tevi pašu. Es visām savām viešņām, ko es aicinu, es jautāju, ko viņas domā, kas ir sievišķība, kas tev ir sievišķība? Jā, es vispār sevi uzskatīju par diezgan nesievišķīgu, tā godīgi uzreiz sakot, es augu ar brāļiem pēc tam, ar tēti dzīvoju kopā, un vispār man bija tādi arī džeki draugi, un tāda puika kompānija, un man kaut kas tur tanī likās ļoti simpātisks. Droši vien tā komunikācija kaut kāda tāda, lai gan pucēties man vienmēr ir paticis, un man vecmāmiņa, kurai tagad ir 97, to būs 98, viņu man piesakoja Instagramā pirms 3 dienām, es gandrīz izkrita telefons no rokām, teiksim tā, tas ir viņas tāds. Man ir jāuzaic un zinu, vai ne? Tas ir apbrīnojami vienkārši, bet viņas piemērs, viņi vienmēr pucējās, viņi vienmēr ļoti labi izstījās, un tagad viņi arī zina, un viņai ir svarīgi, lai es pabrīdinu, kurā dienā es braukšu, es katru nedēļu braucu pie viņas ciemos vienu vai 2 reizes, kā sanāk, jo viņai ir svarīgi izskatīties, tad, kad pie viņas atbrauc, un tur vienmēr viņai būs smuksaģērusies, būs mati, tur viss būs. Un es domāju, ka tas etalons ir no viņas noteikti. Un varbūt tā ir kaut kāda tā sievišķības apziņa, ka tas nav tikai tas vizuālais, bet tā ir sajūta, ko rada, kas man nevienmēr labi izdodās, un es to apzinos, un ar to cenšos kaut ko darīt, bet tā sajūta, kāda ir mājās pirmkārt, kādu tu rada apkārtējiem cilvēkiem, un tas ir arī tāds spēks tikt galā ar savu dzīvi pirmkārt, jā, un vēlams arī kaut kādu labumu un prieku sagādāt citiem cilvēkiem, bet, protams, arī tāda es skatos tagad uz Džemmu, un to es ieraudzīju ļoti, viņa bija ļoti maza, un tur es redzēju to sievišķības, to instinktu tieši, kas varbūt nav tāds ar prātu, un tur tāds izskopts vai kā, bet kas vienkārši tur ir, un daudz vairāk nekā man ir, nekā es esmu varējusi izkopt vai kaut kā sevi atrast, bet, jā, un tas ir kaut kas ļoti foršs, jo tur ir tāda varbūt tā elastība īstenībā arī tāda liela, man liekas, sievietes priekšrocība.
Kas ir varbūt kaut kā tāda lieta, un kas tevī ir, un ko tu vairs necenties mainīt, tu vienkārši jau to piedod. Tā man ir. Viss. Es visu laiku kaut ko gribu tomēr mainīt. Man liekas, ka visu laiku ir kaut kā labāk, bet es tādā ziņā esmu kļuvusi relaksētāk. Tur, kur es jūtu, ka es tomēr, tāda es esmu, jā, bet es tomēr gribu mainīt, protams, bet ja man nesanāk vai kaut kur tā, es tur paklūpu, nekas. Es neesmu varbūt tik barga pret sevi. Tā, es joprojām, bet tas tā kā arī mazinās ar gadiem, tā paškritika ļoti lielā, tāda bardzība, kāpēc es tā neizdarīju, vai tur nebija, tur kaut ko vēl tik labi vajadzēja, vēl labāk, tas paliek vieglāk. Bet ko es sev vairs necenšos? Es nezinu, es tiešām nezinu. Jo man tomēr tas instinkts visu laiku ir kaut ko mainīt, kaut ko jaunu sasniegt, izdarīt, tātad arī sevī mainīt, iemācīties, vienalga, visu laiku kaut ko. Jā, es droši nav nekā tāda. Sanāk tā, ka tu ļauju reizēm nebūt perfektē? Jā, es tā kā vairs sevi tā nestrostēju. Jā, tā. Un arī tomēr es domāju, ka tas varbūt nav tāda apzināta sev ļaušana, bet tas ir vecums. Kaut kādā ziņā. Man palika 45 gadi. Un es jūtu pēdējos gados, ka tas dabiskās enerģijas līmenis, viņš nedaudz, bet tas jūtami. Jā, viņš samazinās. Un tu esi spiests pielāgoties. Un tu saproti, ka tu varbūt gribētu kraut sev un darīt tikpat daudz, kā tu darīji pirms 5, pirms 10 gadiem, bet tu nevari. Tu vienkārši ir tas kaut kāda tas spēja robeža, kur tu saproti, ka tu vienkārši nevari. Un tas gan viena lieta, ko es esmu pamanījusi, ka es sev vairāk pasaudzēju kaut kādā ziņā. Ka es nemetos visur pa to pudeles korķi vai kaut kur vienmēr visu izdarīšu un tā, bet es kaut kur sevi arī tā pasaudzēju, ka to es varbūt nedarīšu. Tur es varbūt, šoreiz nē. Lai man ļoti grūti ar nē. Bet tas ir, tā kā es domāju, ka tas ir kaut kāda tāda miedarbības ar to dabisko enerģijas līmeņu pazemināšanos un to sevis pasaudzēšanu. Tu vienkārši esi spiests. Tu vairs nevari savādāk. Jā. Tas izklausās arī vērtīgi, jā? Tā kā, ka tu sāc izvērtēt, tu zini, ka tev ir šī daudz enerģijas. Tu skaties, ko tu izvēlies, uz ko tu tēri. Un viena lieta, un tas ir nācis laikam ar to komplektā, ar to prātu, droši vien, tas, kas uz vecumu arī atnāk vairāk, kā kuru reizi, bet gribas cerēt, ka, vienmēr taču ģimene prioritāte un tā, bet tad tu paskaties uz to savu laiku grafiku, cik nedēļā es veltīju darba lietām un cik tu esi veltījis tai savai prioritātei ģimenei, un tas vienkārši vienos vārtos, un nav nekādas tādas maģijas, ka tās 15 minūtes, ko es veltīšu tam bērnam, tas viņam kompensēs visas tās, 11 stundas, nevajag droši vien 11 stundas, bet, tomēr kādas stundas vajadzētu, un tad to es esmu. Es daudz vairāk laika sāku veltīt ģimenei, ļoti apzināti. Un varbūt tas kaut kāds lūzuma brīdis bija, ka Gustavs sāka taisīties uz universitāti. Es zināju, ka tas būs Amerikā, ka es viņu vairs neredzēšu tā, kā es viņu esmu pieradus redzēt. Un ka vienkārši, tā, jā. Un ka tas notiks arī ar Leo, tā situācija ar Kārli, ar Džemu. Un ka vienkārši, nav, tur man ir jābūt laiks. Un tas bija tāds pagrieziena punkts, un tiešām es ļoti vairāk laika tagad veltu ģimenei. Jā. Bērniem, vīram arī, es nezinu, cik tas ir produktīvi vai ne, bet tā ļoti cenšoties tiešām piedomāt. Kaut vai par tādām tiešām, ko mēs vakariņā sēdīsim, vai kaut kādām kopīgām lietām, kur viņi justu to man uzmanību. Jā, kas ir pietrūcis, absolūti, tur viņiem ir pilnīgi taisnība. Jo dažreiz varbūt tu tā fiziski tur esi klāt, bet tās uzmanības, tās enerģijas, ko veltīt, nav. Jā, tu esi tāds tukšs, nav. Jā. Un tad tu saproti, ja tu strādās tādā apjomā, nebūs tās enerģijas. Tu vienkārši nebūs, kā to uzmanību parādīt, jo tu būsi atkal tur viss savos grafikos, skrējienos un tā kā to var darīt tikai tomēr tā ļoti apzināti un mērķtiecīgi un plānojot un tā. Kā ir tad, kad ir
par daudz visu kā, un enerģija nokrītās, un varbūt arī tas optimisms saplok. Kā tādos gadījumos tu sev, kas ir tās metodas, kā tu sev dabūni augšā atkal? Kad ir ļoti tā slikti, kad ir kaut kādas krīzes un tādas, tieši tādas sliktas emocijas, es skrienu. Es tiešām, tad es riktīgi skrienu, jo tas man ir pārbaudīts veids, kā es atjaunojos, kā es varu ar tām emocijām tikt galā un vienkārši viņas brutāli noskriet, līdz vispār spēku izsīkumam un tā. Tā ir laba metode, un tur es pilnīgi redzu, ka tā dzīve ir labāka, es skrienu mazāk, jo, tā kā tu liekas, jo man tā ir emocionāli, man to nevajag tik daudz fiziski, cik man tiešām to vajag emocionāli, bet vispār, protams, fiziski man to vajadzētu darīt daudz disciplinētāk, tā kā, jā, bet, tā ir viena lieta, droši vien otra lieta, kad pastāju, es eju ārā, kaut ko tātad aktīvi, tā aktivitāte, aktīva darīšana man palīdz. Palīdz parunāties. Es ilgi to nepieņēmu. Man tas ilgi likās kaut kāda tāda, nezinu, vai vājuma pazīme, vai kaut kas pilnīgi liekas, ka nevajag neko runāties, ka pašam ir jātiek galā. Un es esmu pēdējos gados arī to kaut kā pamanījusi un tikusi tādā ziņā ar sevi galā un novērtējusi, cik forši ir, ka tu vari parunāties ar kādu cilvēku, un vienmēr jau mums kāds blakus ir tāds cilvēks tuvāk, tālāk, bet ar kuru var parunāties, ar kuru tu jūties droši, un tam ir milzīga vērtība. Un tas tiešām ir liels atbalsts. Un tas ir tik jocīgi, ka man tas ir tāds atklājums, 45 gados, bet man ilgi gāja laiks, kopš es tiešām tā varēju pieņemt, ka tā var, ka tā es varu tā atļauties parunāties. Tā kā likās, ka tu tā kā apgrūtini otru cilvēku un kā, tomēr tāda, cilvēki tātad tie palīdz apkārtējiem. Kas vēl palīdz? Ir jau mūsdienās tās tehnikas, un viņas ir palīdzošas, nezinu, tā pati meditācija. Es tur arī man pagājušajā nedēļā bija tāds uzrāviens katru rītu 10 minūtes, pirms es kaut ko sāku darīt, bērni ir palaists uz skolu, tā pirms es kaut ko sāku darīt, klausos to savu vadīto meditāciju, kur un tad tu tā, man bija periods, ka es to darīju regulārāk, disciplinētāk. Tas tiešām strādāja. Jautājums ir, protams, pašu mūsu, manā disciplīnā un spējā, jo tas ir tiešām par cilvēkiem ļoti interesanti. Kā tas tā ir, ka tu saproti, tu jūti to labumu, un tu vienalga to nedari. Jo tev pietrūkst tās disciplīnas. Tā mēs esam kaut kā jocīgi iekārtot, tās droši vien būtu tās pamatlietas, jo, jā. Dažreiz vienkārši forši un veiksmīgi gadās, ka tu ir kaut kas jau ieplānots, nezinu, koncerts, kino, kaut kāda lieta, kur tu vienkārši tiec ārā no tās esošās realitātes un tās esošās kaut kādas sajūtas, smagās, sliktās, vienalga kādas, un tas tev pārslēdz. Tā ir. Kad apstākļi tev izsver. Kā apstākļi ir tie, tā arī gadās. Tā veiksmīgi dzīvē, tādām saktībām jau ir nozīme, kā tas var nostrādāt. Vienkārši jautājums ir, vai cik tu pats, jo man ir bijis, es vēl tagad atceros kaut kādu teātri izrādi vienu, kas man ļoti, vienkārši nejauši tur trāpīgi bija jāiet sarunāts, kā pienākums gan bez maz, un tu aiziet, un tu pēkšņi dzirdi, tur ir viss tas, kas palīdz, tur kaut kāds lamājās, kāds tur bija, kaut kā tā bija tā, es Rīgas teātris biju, es atceros, ir izrādi, nav svarīgi, bet, un tu pēkšņi tur sēdi, tieši to man vajadzēja. Paldies! Eju ārā, būs labi! Tā. Jā, tas sanāk tā, ka tu sūti savus jautājumus un tu esi atvērts saņemt atbildes. Es esmu ļoti atvērta. Jā, tādā ziņā es tiešām, man liekas, un tas arī ir, redz, kādam ar to ir varbūt tā ilgi jāstrādā dzīvē, lai tas tā, jātrenēs vai kā, bet kaut kāds lietas, ja mums katram ir dots, kas ir vienkārši dabas iedots, tāds raksturs, vai ne? Un man ir tas, ka es ļoti ātri varu pārslēgties un tomēr tas virziens laikam uz priekšu, nevis skatīties tur atpakaļ, kas bija slikti vai kas nesanāca un tā, viss pačīkstē, pašaustīs sevi aiziet. Kas tev šobrīd dzīvē ir vissvarīgākais? Attiecības noteikti.
attiecības ar vīru, ar bērniem tieši tik vienkārši, patiešām. Jā. Jo visas tās darba lietas, tās es varēšu un darīšu un gribēšu darīšu tā, gribēšu darīšu savādāk un būs tāda iespēja, cita iespēja. Tas tiešām nav tik svarīgi, cik jocīgi arī to teikt, un darbs ir ļoti svarīgs un ļoti mīļš un tā, bet tās ir kaut kādas lietas, kas kaut kā, jā, ar kurām tu vienmēr vari tikt galā, jā, un tad nav tādas, tur ir lielākas problēmas, mazākas problēmas, kaut kā tas ir risinām, jā. Bet svarīgākais, jā, lai man ir labas attiecības mājās, lai man labas attiecības ar bērniem, lai ir tu lūk, tas mans arī laiks, ka es varu palīdzēt viņiem savstarpēji veidot tās attiecības un tā, jā, ar tuviem cilvēkiem noteikti. Jā, tas. Jā, laiks un attiecības. Man ir viens tāds jautājums, ko es vienmēr uzdošu arī. Esmu uzdos iepriekš un arī turpināšu uzdot. Ir tādas sievietes, varbūt, kas šobrīd ir nonākušas pie secinājuma, ka viņas tā kā iepriekš, viņas ir skaidri nonākušas pie secinājuma, ka tā viņas nevar vairāk, nav iespējams. Bet kā tālāk, viņas nezina, viņām nav vēl kur pieķerties. Ko tu varētu ieteikt tādā situācijā? Droši vien man pašai ir bijuši tādas situācijas, vienkārši reiz nevarētu, visiem tādas situācijas noteikti dzīvē ir. Nezinu. Man vienmēr palīdz kaut kā tomēr sākt kaut ko darīt. Kas tādā brīdī, kaut vai tas ir kaut kāds tāds impulss, es arī neesmu tāds fans ļoti kardinālām pārmaiņām. Man liekas, ka tas arī ir milzīgs stress, un tur ir daudz risku, un es esmu tāda ļoti, vienmēr ir plāns B, plāns C, jā. Tāds cilvēks, kuram ļoti gribas tomēr kaut kā to dzīvi kontrolēt. Jā, tas man arī piemīt, bet jo ļoti svarīgi droši vien, jā, saprast tos iemeslus, kāpēc, kas tad ir tās lietas, kas tiešām nepatika, vai tiešām nevar tā vairāk, un tad skatīties, vai uz tā esošā kaut ko var celt bišķi, kaut ko mainot, kaut kādas trajektorijas, vai tiešām varbūt ir sajūta, ka ir pilnīgi fundamentāli, gribas kaut ko citu darīt, un tad vienkārši ir jāsāk darīt. Man liekas, jo ilgāk iestrēgs, jo, protams, ka nevajag skriet uzreiz kaut kur, nezinu kur un tā, bet arī ilgi iestrēgt tajā domāšanas, tajā kā un ko un kāpēc, kaut kā sākt kaut ko pamēģināt. Man liekas, man tas vienmēr ir kaut kāda tā darīšana palīdzējusi, vienkārši tāda praktiskā. Jo tikai tur tu arī iegūsi to sajūtu, vai tas būs tomēr tas, kas tev patiks un sanāks arī, jo var jau gribēt darīt kaut kādas lietas, bet vienkārši varbūt nesanāk, jā, un varbūt tas nav tavs. Un savādāk nekā to nevar, laikam, kā tikai ar kaut kādu tādu, kaut vai mazu, bet pamēģināšanu, jā, kaut kur. Tā, bet jā, bailīgi. Tas ir vienmēr ļoti tā nedrošības sajūta. Man ir diskomforts vienmēr. Man patīk justies droši. Visiem jums droši vien instinktīvi gribas justies pirmkārt droši, jā, par to, kur mēs dzīvē esam, kas ar mums notiks un tā, bet, protams, ka citreiz tās situācijas tieši, kur ir bijusi tā nedrošība un tur, kur ir bijis tas risks un tā uzdrošināšanās, un ir tīpaši, protams, ja sanāk, tas ir milzīgi paceļ pašapziņu. Un to sajūtu pašam par sevi, un tas iedod, protams, enerģiju, un tā, to gribētos novēlēt, jā, jo tā ir ļoti paša sajūta, ka tu tomēr uzdrošinies. Nav jau tam uzdrošināšanai jābūt tāda ārprāts, es te mainīšu dzīvi, nodarbošanās vīru, dzīves vietu vai kaut ko tādu, jā, bet citreiz tā uzdrošināšanās ir ļoti elementāri un savas esošās dzīves ietvaros var notikt, jā. Nezinu, gribas mācīties, jā, uzdrošinos tur sniegt tos papīrus universitātē, vienalga, cik man ir gadi, jā, un cik jauni vai veci būs kursu biedri, vai es nezinu, gribās, lai tās attiecības ir savādākas un uzdrošināties kaut kā viņas pamēģināt, pamainīt kaut kādas elementus vai lietas, vai kaut kā tā kā jā, ne jau vienmēr tas ir kaut kas tāds ļoti kardināls, bet vienmēr tas ir mums, jā, atkal atkarīgs no tā paša spējas un spējas uzdrošināties un spējas arī tad uzņemties par to atbildību. Tu saproti, ok, labi, es tā esmu izdomājis, es tā gribu darīt, bet tad arī.
Jā, tāds tā kā jaudu un sakoncentrēt un spēt kaut kādu soļus un skatīties, un saprast, ka būs visādi, un vienmēr jau arī ir, ir jau, protams, ir tie piemēri, un pie tiem jau dikti gribas vienmēr arī turēties, un tie skaisti, labi, ka tur viss sanāca, vai ne, un tur uzlidoja kosmosā, un jā, bet tā jau droši vien ļoti reti gadās, un ja vispār tā gadās, jo mēs jau nekad nezinām to otru pusi, un tās citas lietas, kas ir, bet man liekas, ka ir forši visu laiku tomēr skatīties un padarīt kaut kādas citas lietas, tādas kaut vai tās mazās uzdrošināšanās, bet tas ir forši, tā sajūta ir forši, kad neskatoties uz vecumu, neskatoties uz bērnu skaitu, vai uz profesiju, vai uz to esošo nodarbošanos, vai kā tu pamēģini kaut ko, tā vienkārši. Forši. Paldies, tā, Liena. Paldies, Marlē. Man bija ļoti interesanti, un sākumā bija ļoti uztraucies, bet pēc tam tagad jādomā, ka vēl uztraucos. Pilnīgi noteikti. Bet man bija ļoti interesanti un daudz labas atziņas, un paldies tev liels. Paldies, un es ceru, kādam būs interesanti.